Esi sveicināts Ikdienas maizes kanālā. Dievs tev šodien saka: meklējiet manu vaigu. Mana sirds turas pie tava vārda. Meklējiet manu vaigu. Es meklēju, kungs, tavu vaigu, neapslēp no mani savu vaigu. Psalms 27, 8-9 pantam. Lai kādu iepazītu, ir jāpavada daudz laika ar šo cilvēku, pat ja tas nozīmē varbūt upurēt citas attiecības vai citas intereses. Pēc tam jums jāuzdod sev jautājums, cik lielu nozīmi es piešķiru šīm attiecībām, kuras es vēlos uzturēt ar šo cilvēku. Attiecībā uz jūsu attiecībām ar Dievu, jūsu atbilde noteiks jūsu dzīves virzienu, ikdienas disciplīnu un jūsu uzticību viņam. Kamēr jūs godīgi neatbildēsiet uz šo jautājumu, jūs tālāk netiksit tā kunga atziņā. Vienmēr ir skumji redzēt divas būtnes, kuras visu mūžu ilgojās dzīvot vienotru tuvumā, tagad uzvedās tā, it kā viņas tikko pazītu. Vien pret otru ir vienaldzīgi. Tas nozīmē, ka vienkārši viņi ir pazaudējuši savu aizraušanos, kas bija iepriekš. Jēzus teica: daudzos mīlestība atdzisīs. No Mateja evaņģēlija 24. nodaļas 12. pants. Ja šī situācija attiecas uz tevi, nepaliec vienaldzīgs, dari kaut ko lietas labā. Atceries, ka Dāvids dzirdēja Dieva balsi, kas viņam teica: meklējiet manu vaigu. Viņš steidzās atbildēt: es meklēju tavu vaigu, kungs. Vai tu atbildi tikpat ātri, kad viņš ar tevi runā? Vai atceries to laiku, kad tu atgriezies, kad tu sāki lasīt viņa vārdu, ļoti tevi atbalsojās, ka tev pietika, lai tavas sirds raisītos satraukumā? Kas par šo laiku notika? Vai esat pamazām aizmirsuši, cik viņš ir labs? Apsveriet Noas dzīvi. Noas staigāja ar Dievu. 1. Mūzes 6:9. Tad nedaudz vēlāk Dievs raksta savā vārdā: Noa darīja visu, ko tas kungs viņam bija pavēlējis. Turpiniet meklēt Dievu vaigu ikvienā dzīves situācijā un neapstājies savos meklējumos katru dienu. Atsaucieties Dieva aicinājumam uzreiz, jo tieši šodien ir pestīšanas un žēlstības pilna diena. Es tevi aicinu, abonē kanālu Ikdienas maize, atbalsti nospiežot īkšķīti uz augšu, kā arī neaizmirsti padalīties ar šo video ar taviem tuvākajiem.